Raidījums Kivi atkal ir pārcēlies uz Daugavas kreiso krastu, jeb atrodamies Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, kurš tika pabeigts pavisam nesen, 2015. gadā. Šī ēka ir tikai neliela daļa no nākotnē šeit paredzētās studentu pilsētiņas, kurā, cik noprot, tad visas Latvijas Universitātes fakultātes būs vienu vietu. Tad sanāk, ka mēs kā sociālo zinātņu fakultātes studenti esam šeit apmaldījušies, jo apkārt čumo muļš no eksakto zinātņu studentiem. O jā, šeit ir bioloģijas fakultāte, ķīmijas fakultāte, ģeogrāfijas un zemes zinātņu, kā arī studenti no fizmatiem un mediķiem. Jā, bet es domāju, ka pietiek runāt par to, kur mēs atrodamies. Laiks ieskatam šīs dienas raidījumā. Valdes Zatlera jaunība. Uzticības tālrunis. Izstādes skola 2017. VF Karsē meitenes. Un videoklipa tapšana. Latvijas Universitātes jaunajā ēkā atrodas arī sveiciens no pašreizējā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, kā arī viņa 1989. gadā rakstītais diplomdarbs. Kerī, tu vari nosaukt visus Latvijas valsts prezidentus? Jā, bez problēmām. Tātad Jānis Čakste, Gustavs Zemgals, Alberts Kviesis, Kārlis Ulmanis, Guntis Ulmanis, Vairvīķa Freiberga, Valdis Zatlers, Andris Bērns. Stop! Kas ir? Valdis Zatlers bija vienīgais Latvijas valsts prezidents, kurš izmantoja savas iespējas ierosināt Saeimas atlaišanu. Diez viņš bija tik drosmīgs arī studiju laikā? Noskaidrosim. Valdis Zatlers, ārsts, politiķis un bijušais Latvijas valsts prezidents, kurš 22. martā atzīmēs savu 62. dzimšanas dienu. Tikāmies ar Valdi, lai parunātu par viņa studiju gadiem, pēdējā brīža sindromu un mūziķa karjeras apvienošanu ar medicīnas studijām. Visiem cilvēkiem studiju laiks ir labākais laiks dzīvē. Ja? Ja, pirmkārt, studenti ir priecīgi, ja? Viņiem vienmēr ir ko darīt. Ja? Tā pašā laikā viņi mācās, ja? un kļūst arī gudrāki katru dienu. Un joprojām ir kaut kāda, zinām, bezrūpība. Es vienmēr gribēju būt par galdnieku, man likās ļoti interesanti, jo mums bija ļoti interesants darbmācības stundas skolā, kur mēs paši daudz ar rokām strādājām. Ja? Daļasdārzniecība vien brīdi interesēja, ja? Vien brīdi interesēja valodas, faktiski vidusskolā, kad likās, ka zināt daudz valodas ir ļoti interesanti. Basketbols, sports vienmēr dod priekšrocības. Un tas arī mūsdienās, jūs paskatieties uz Amerikas augstskolām, ja, sportistiem ir priekšrocības. Kad es jau strādāju par ārstu, viena mana pacienta, gados jau gulēja gultava, un teica tā par savu mazdēlu. Viņš man tāds nebēdnīgs uz blēņām. Es saku, vai tas jūs satrauc? Viņa teica, nē, nemaz, es priecājos. Es saku, kāpēc jūs priecājaties? Tāpēc, ka dumji bērni nemaz blēņas nevar izdarīt. Un to es tā iemācījos un sapratu, ka faktiski tie, kas ir tādi delverīgi, kas ir drusku vairāk ar vieglu roku ņemami, ja, ka tie ir tie, kas pēcāk kļūst par labiem speciālistiem savās profesijās un arī par labiem cilvēkiem. Dzīve nav birokrātiska. Un arī es, protams, centos, kur var nemācīties, tur nemācīties. Ja. Galvenais nolikt eksāmenus. Ja. Un es pat eksāmenes liku tikai uz teicamām atzīmēm, sākot no 2. kursa. Kāpēc? Materiāli interesi bija lielāka stipendija. Kad drīzāk es biju tāds delveris visu 6 gadu laikā. Ja. Kad īpaši svaroņu darbs es neizdarīju, bet īpaši tāds teicamnieku tips, sausiņu tips es arī nebiju. Man lielākie špikeri bija apmēram, teiksim tās, sarkociņu kastētas izmērā, jo man bija ļoti liels slinkums viņas rakstīt. Man neaizrauja špikošana. Man tas adrenalīns nebija vajadzīgs. Lai gan vienmēr bijis priekšzīmīgs skolēns, laiku mājasdarbiem un papildus zināšanu apguvēji viņš atlicinājis diezgan maz un atzīst, ka visu mūžu viņam piemīt pēdējā brīža sindroms. 1. klasē pusstundu, vidusskolā praktiski nemaz. Es katrā iepriekšējā stundā gatavojos nākošajai stundai. Es pieradu to starpbrīdis plus. Tā, kad es zinu, ka man nesauks, tad es varu gatavoties nākošajai stundai. Izņēmums bija angļu valoda. Studijās ir priekšmeti, ko tu nevari nemācīties katru dienu, anatomiju. Tā ir iekalšana. Ja tur nav kļūdu. Tur ir tikai fatāls kļūdas. Tā jāzina perfekti. Ja? Ja tu esi ietrenējies studiju gados, pēdējā naktī sasniegt rezultātu, ja? Tad tu bieži vien arī dzīvē sasniegs to rezultātu pēdējā naktī. Un šobrīd, kad man ir konferencēs, piemēram, pēcpusdienā jāuzstājās, tad es sāku šo runu faktiski strukturēt no rīta. Bet, kas man patīk šajā lietā, kad ir šī mirkļa izdzīvošana.
nevis atreferēšana, bet šī mirkļa izdzīvošana. Tas varbūt ir no tiem špikeru laikiem, ja, kad es labāk izdzīvoju tās zināšanas nekā rakstīt ar špikeri. Starp medicīnas studijām viņš 5 gadus bijis bundzinieks grupā Mazie brāļi, kas muzicēja kā koncertos, tā arī ballītēs. Daļa manī, ja, protams, samazināja tādu interesi par ballītēm, ja man bija parastās ballītēs jāstrādā. Man patīk tā puse, tas būtu apmēram tā, kā jums varētu salīdzināt. Ja? Vai bārmenim patīk iet uz bāru? Nē, viņš redz visu to no savas darba vietas. Ja? Un bieži vien viņš pat saka, ka es labāk neiešu uz bāru, jo, ko es redzu tur no rīta, tas man nemaz nepatīk. Ja? Es domāju, ka aizraušanās ar meitenēm nevienam netraucē mācīties. Tas ir stimuls, tā ir iedvesma. Man nekad nav bijis problēma ne ar meitenēm, ne ar sievietēm. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka es tiešām uzskatu, ka viņas ir dzīves rota. Būt jau pilnīgi godīgam. Vienīgais, kas man tā vienmēr ir traucējis, un arī jebkurā vecumā, ja kāda tā īpaši uzbāžās. Ja? Jo tad jau pazūd tā vīrišķība, ja? tā iekarošana. Jā. Baldis mūsdienu jaunatni vērtē kā ļoti intelektuālu paudzi un bieži jauniešos rod iedvesmu. Cilvēki ir ļoti zinoši. Viņi zina, ko viņi grib, bet viņi nav augstprātīgi. Viņi ļoti viegli iesaistās diskusijās. Man patīk, ka viņi ir kompetenti. Tas, ka jūs esat idejas, jā, vairāk nekā jebkurā manu vecumu cilvēkām, tas ir tas, kas dod to enerģiju. Uz katru paudzi jāskatās ar cerībām un arī ar pārliecību. Šogad es teiktu, ka tik labi es neesmu jūties ar jauniem cilvēkiem, kā tieši šogad. Ja es gribat, lai jums piepildās jūsu mērķi, uzrakstiet viņus uz papīru. Jūs pārsteigs tas, kad jūs izdarīsiet praktiski gandrīz visus. Un vēl pēdējā laikā, tad, kad faktiski man ir sāpes visas diennakti, ja es tādā koncertā, es viņus vairs nejūtu. Un tajā naktī es arī vairs nejūtu. Ja parasti jūtu mazāk. Tāpēc, kā sarunā tagad ar jums, es neko nejūtu. Es jūtos labi. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs labi cilvēki. Viss. Nav vairāk izskaidrot. Katram no mums var gadīties kāda situācija, kad iekšā ir kāda emocionāla sāpīte. Un šādās situācijās vislielākais variants būtu kādam to pastāstīt un problēmu atrisināt. Taču mēs parasti negribam ar tādām lietām dalīties ar māmu, tēti, labāko draugu vai draudzeni. Gluži vienkārši mēs baidamies bieži vien no tā, ko viņi par to teiks, kāds būs viņu viedoklis. Šādos gadījumos ir iespēja zvanīt psihologiem no uzticības tālruņa. Viens sitiens, atvēziens, grūdiens, skarbi izteikts vārds. Ja tevi fiziski vai emocionāli iespaido, tu vari vērsties pēc palīdzības, zvanot uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni 116111. Šajā gadā bērnu un pusauģu uzticības tālrunis ir saņēmis aptuveni 4500 zvanu. Galvenais uzticības tālruņam uzdevums ir sniegt psiholoģisku atbalstu un psiholoģisku atbalstu bērniem, jauniešiem, pusauģiem, kuriem ir kādas problēmas, grūtības. Viņi tiek aicināti zvanīt uz uzticības tālruni, kas strādā visu diennakti, katru dienu nedēļā. Parasti bērni zvana par ģimenes jautājumiem, attiecības ģimenē. Biežāk ir situācija, kad vardarbība ģimenē, ko bērns zvana un stāsta to, ka vecāks ir alkohola reibumā un ka viņš viņu ir sitis. Projām jau Latvijā ir diezgan populāri tādi uzskati, ka kāds pieaugušais sit pieaugušo, tad tā ir vardarbība. Ja pieaugušais sit kādu dzīvnieku, tā ir nežēlība, bet ja sit bērnu, tad tā ir audzināšana, nezinu kāpēc. Man liekas, pilnīgi gačukārni. Mums ir jāpārliecina, vai tas ir pieaugušais, vai tas ir bērns, kad ja viņam dara pāri, vai kāds dara pāri, kā ir iespēja palīdzēt. Un šie zvani vienmēr ir ļoti smagi, ļoti sarežģīti, jo ir kaut kāda problēma, kaut kāds notikums, kādēļ bērns ir gatavs šo soli spērt. Tad ar bērniem tiek runāts, tiek meklēt viņu iekšējie resursi, kā viņiem varētu palīdzēt, tajā grūtībā, kādā bērni ir nonākuši. Ja viņam šķiet, ka ir kaut kas tāds, ka viņu turpina apdraudēt,
jā, kad viņš var piezvanīt, jo ir bijuši gadījumi, ka mēs arī savienojam ar policiju. Labdien! Cik tālrunis redzam? Es īsti nezinu, ko man tagad darīt, jo man uz ielas uzbruka viens puisis. Ja es tev pareizi saprotu, tad tas bija nepazīstams puisis? Nē, es viņu pazīstu. Un kur tu atrodies šobrīd, jo tu esi drošībā? Es atrodos drošībā. Vai tu vari izstāstīt vairāk, kas tieši notika? Viņš man draudēja. Saprotu, ka tu esi ļoti apmulsus, bet noteikti, ka pareizā rīcība varētu būt zvanīt policijai. Labi, paldies jums, jā, es tad zvanīšu policijai, jā. Jā, labi, paldies tev, ka zvanīji. Viss labi. Situācijas, kad ir jāiesaista policijas darbinieki vai neatliekamā medicīniskā palīdzība, un tādas iespējas mums patiešām arī ir. Ir bijis arī, ka mums ir jāiesaistās tik tālu, ka jāinformē valsts policija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret bērnu. Kad bērns piezvana, ir vardarbība ģimenē, un mēs savienojam ar policiju. Agrāk bija, kad zvani vairāk bija par fizisko vardarbību. Ja mēs runājam par emocionālo vardarbību, saskaramies to, ka rupjiem vārdiem apsaukā, klusē, skolā nerunā. Un tāpēc bieži palīdz šī saruna ir ļoti nepieciešama, lai palīdzētu atrast to iekšējo resursu, kas bērnam ir. Ja? Un varbūt viņš pats to arī pat nesaskata. Ja? Bet tā saruna var palīdzēt to atrast. Protams, mēs sakam, ka mūsu tālrunis strādā visu diennakti un kā jebkurā brīdī, kad viņam šķiet, ka viņš nav drošībā, viņš var zvanīt mums. Katru dienu bērnu un jauniešu uzticības tālrunis saņem apmēram 100 zvanus dienā. Taču šis skaitlis varētu būt mazāks, ja ikdienā mēs pievērstu vairāk uzmanības saviem līdzcilvēkiem. Reti kurš skolēns pēc vidusskolas beigšanas zina, ko iesākt ar savu nākotni. Arī es vidusskolā tā īsti nezināju, ko darīt tālāk. Jo augstskola piedāvājumi bija tik daudz un dažādi, ka tajos džungļos ir ļoti viegli apmaldīties. Lai šo izvēles procesu atvieglotu, tiek organizēti vairāki pasākumi. Un viens no tiem arī ir izstādes Skola, kurš tiek organizēts Ķīpsalā. Arī raidījums Kivī piedalījās izstādē Skola, lai noskaidrotu, kādas ir jauniešu nākotnes vīzijas. Klāt ir ikgadējā izstādes Skola 2017, kur liels skaits nākamo studentu ir ieradušies, lai noskaidrotu sevi interesējošos jautājumus par savu nākamo dzīves posmu. Bet kam tieši ir nozīme? Naudai vai sirdī? Vai tu darītu un studētu to pašu, ja naudai nebūtu nozīme? Jā, droši vien, jo man bija tā, ka man visa ģimene ir mediķi, ar medicinu saistīta. Es arī izvēlējos to pašu profesiju, es visu laiku biju domājusi, ka studēšu zobarsnicību vai medicīnu. Un tad tiku uz zobarstos, esmu priecīga, tad naudai vispār nav nozīmes, jo man ļoti patīk to, ko es daru. Es vienmēr esmu gribējis kļūt par kapteini no 3 gadu vecumā, jo man ļoti piesaista jūra un makšķerēšana. Es jūtos jūrā kā mājās. Liela cilvēka daļa domā, ka viņam jāatrod profesija, kur būs budžeta vietas. Ļoti daudz cilvēku aiziet uz RTU, kaut arī viņi negrib tur studēt. Viņi grib studēt mākslu vai kaut ko citu. Viņiem pasaka, jā, tu esi uz RTU, un tur būs budžets, un to arī pēc tam pelnīs vienkārši. Mācību iestādes izmanto netradicionālas pieejas, lai piesaistītu mācīties gribētājus. Ko tu studē? Ārstniecisko masāžu. Un vai tu studēji budžetā? Nē, diemžēl nē, maksas grupā. Ja naudai nebūtu nozīme, vai tu vēl joprojām darītu to pašu? Jā, noteikti. Es domāju, ka tas nebūs šķērslis mūsdienās. Es plānoju studēt kādu IT sfēras nodaļu. Un, ja nebūtu nozīme naudai, vai tu vēl joprojām studētu IT nozares? Jā, joprojām, jo man tas ļoti patīk. Prieks sirds. Es gribētu studēt fotografēšanu, bet to nevar nopelnīt. Ir jābūt ļoti labam un jāatrod sava odziņa, ar ko izcelties, un ir ļoti grūti, jo pēdējā laikā ir ļoti daudz fotografu. Jo ir cilvēki, kas tiešām, ja viņiem ir daudz naudas, viņi darīs tas, kas viņiem patīk, bet ir cilvēki, kuriem tiešām studenti, kuriem nav naudas,
un viņi pat var aiziet dēļ tā, ka nav budžeta vietas, var aiziet uz citurien mācīties, un beigās viņiem tas nepatīk, un dzīvē ir problēmas. Iespējams, ka nē. Ko tu darītu? Muzicētu. Esmu arī gājusi mūzikas skolā, patīk klavieru spēlēt, muzicēt, komponēt. Man vēl joprojām visi saka, ka žurnālistikā nevar nopelnīt, tā kā man naudai nav nozīmes. Rafēls uzskata, ka mūsdienās visu nosaka nauda, arī studiju izvēli, un viņa prāt budžetvietas Latvijas augstskolās esot par maz. Budžets tas ir viens no tiem faktoriem, kas varētu veicināt tikai izglītotāku cilvēku īpatsvaru. Ja? Un tas būtu tikai to, ka tauta būtu максимально изглитota un zinoša. Ну, деньги играют достаточно большую роль, так как образование хорошее очень часто стоит немалых денег, но всегда можно найти альтернативу подешевле и пойти учиться туда, куда ты хочешь. Nu, dažiem cilvēkiem nozīme tikai nauda, ja? Bet principā tev vajag, lai darbs tev patīk, un tad tev būs laime. Kerija, man šķiet, ka tu būtu laba karsējmeita. Tu joko? Zināji, ka vispār sākotnēji tie, kas iekurināja skrītājs, bija puiši? Jā, zināju. Starp citu, pirmā karsēja komanda bija 1898. gadā ASV Minnesotas universitātē, bet meitenes uzkurināt publiku sāka vien 1923. gadā. Šķiet, ka mūsdienās viss mainījies, un labi, ka tā. Tik ļoti gribēju kļūt par karsēju meiteni. Tiešām? Tu tak dejot neproti? Es? Tu vēl neesi redzējis, man dejojam. Labi. Zini ko? Es pazīstu vienu karsēju meiteni, kura var iemācīt tevi dejot. Tas tiešām būtu tik forši. Devāmies uz Elektrum Olimpisko sporta centru, lai satiktu VF basketbola klubu dejotāju Patrīciju, kura pastāstīja mums par karsēju meitiņu ikdienu. Nākas atteikties no virtuļiem. No brīvā laika, kurus aizņem treniņi. To, cik bieži notiek treniņi un kāda mūzika būtu piemērota konkrētajai dejai, nosaka trenere. Atkarīgs no tā, kāds ir uzdevums, cik daudz dejas ir jāsagatavo. Melno darbiņu dara trenere, un mēs esam tas posmiņš, kurš to visu tā kā parāda skatītājiem. Maksimālais priekšnesumu skaits, kurus var tā kā izmantot spēles laikā, ir 12. Mūsu reportierē radās lieliski iespēja iesaistīties kopā ar karsēju meitenēm. Par savu ārējo izskatu spēles laikā katra meitene rūpējas pati. Mērķējam uz individualitāti, ka mēs esam vienotas, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti dažādas. Tāpēc vizuālajā tēlā kādu make-upu mēs liekam, kā mēs izskatāmies, kādus matus taisam, mēs paši to izvēlamies. Izvēloties tērpu konkrētajā spēlē, meitenēm ir iespēja piedāvāt trenerei arī savas idejas. Mēs taisam tā kā prāta vētru un mētājamies ar idejām, un tad, protams, vienojoties ar treneri un ar vadību, tā kā tas viss nonāk līdz gala rezultātam. Patrīcija uzsvēra, ka viņai patīk basketbols un gribētos iemācīties analizēt spēli. Man kā karsējai meitenei interesē tas viss mazliet analītiskāk un dziļāk, un cerams, ka nākotnē es zināšu daudz vairāk. No VF basketbolistiem Patrīcijai visvairāk patīk Mārtiņš Meijers. Viņš tā ļoti ar meitenēm komunicē un pasmaida un tā uzmundrina. Mūsdienās par karsējām meitenēm pastāv dažādi stereotipi. Visi domā, ka tu esi tipiskā karsējā meitene, ka tu labi izskaties, tur ķiķini ne par ko un varbūt neesi erudīts kā cilvēks. Taču atmiņā palicis arī kāds īpaši patīkams mirklis. Spēle bija Kandavā. Un tur bija ļoti daudz jaunieši vecumā līdz 12 gadiem, kuri nāca ar basketbolu bumbām, ar žurnāliņiem, prasīja, lai rakstam autogrāfus uz rokām un kur tik vēl nē. Tā bija tā ļoti sirsnīga un patīkama pieredze. Mums bija arī iespēja vērot karsējām meiteņu priekšnesumu no viņu skatu punkta.
Mūsdienās mūzikas biznesā panākumi nav iespējami, ja dziesmai nav videoklipa. Var slēgt prātā meklējot, kad tad tapis pasaulē pirmais mūzikas videoklips. Citā avotā minēta, ka tie ir 60. vai 70. Savukārt var pat atrast informāciju, ka tie bijuši 20. gadi. Bet viens ir skaidrs – Kivī dziesmai videoklips būs. Uz Supernovas atlases mēs diemžēl neuzspējam. Konkurss ir noslēdzies un zināms, ka Latviju Eiropā pārstāvēs Trijānsbergs, taču nākamgad varbūt varam pretendēt. Varbūt. Es šo dziesmu arī iesākšu. Mans rajons, mani noteikumi. Sākam! Jauki dzīvot rajonā, tralalā, tralalā. Savākts vairākas frāzes, es tā noprotu. Un kas diezgan būtiski, tas ir būtiski, ar kādu vārdu tā frāze beidzās. Es teiktu, veiksmīgs beats ir atkarīgs no daudzām ievirzēm, tā teikt, popularitāte, pats skanējums, jo man šķiet, ka īpaši mūzikā liela nozīme ir gaumei. Ir gan dziesmas vārdi, gan muzikālais pavadījums. Saliksim kopā un skatīsimies, kas no tā iznāks. Jau pagājušajā reizē mēs vērojam, kā top dziesmas ieraksts un bez šaubām arī tās muzikālā sastāvdaļa. Šodien pavērosim, kā ir jāgatavojas videoklipa filmēšanai. Starp citu, jums neliekas, ka šis kadrs varētu būt diezgan labs mūsu videoklipam? Man liekas, tāpēc es labāk tev nobildēšu. Papa Čī ir režisors, kurš caur filmām, televīzijas reklāmām un mūzikas video rada emocijas. Līdz šim ir radījis ap 250 darbiem, no kuriem vairāki ir ieguvuši European MTV Awards, un viņa veidotās reklāmas ir saņēmušas apbalvojumus starptautiskajos festivālos. Mūsdienās noteikumu mūzikas klipiem nav. Ir kaut kādi dramaturģijas instrumenti, kas var palīdzēt. Vieglāk nest šo sajūtu, kaut kādu domu, emociju skatītājiem. Režisors vai scenārists, kas viņš saprot, kā viņš var pastiprināt šīs dziesmas domu, un tiek uzrakstīts stāsts. Režisors iesaka, ir jāsāk ar scenāriju. To veido 3 etapos. Pirmajā etapā uzraksta ideju, otrajā ideja tiek izvērsta plašāk, trešajā scenārijs tiek veidots sīki un detalizēti. Tad galvenais ir tas kadrējums, kas ir nākamais. Ir jāuzzīmē katrs kadrs un jāapraksta, kas notika šajā kadrā. Pat kameras kustība, vide, kurā tas notiek, viss ir smalki jāapraksta, jo visai komandai iesaistītajai ir jāsaprot, ko mēs darīsim. Kad kadrējumi ir izveidoti, ir jāatrod filmēšanas vieta, apgaismojums un pārējie resursi, tajā skaitā atribūtika. Un šeit mēs meklējam, kādas jaunas dekorācijas mūsu klipam varētu piestāvēt. Redz, ka basketbola bumba un cik žēl, ka tā mums galīgi nedara. Jā, nopietni, Ziemassvētki galīgi nedara. Mums ir pieturvieta. Mums ir pieturvieta 15. trolejbusam. Ja bilde pastiprina dziesmas emociju un var padarīt viņu vēl spilgtāku, tas ir veiksmes stāsts. Bieži vien ir tā, ka režisoram ir sava ambīcija un viņš grib uztaisīt kaut ko savu. Un viņš tā kā ignorē pat to dziesmu. Es tā esmu izdarījis pāris klipos. Tas ir pravals, tā ir kļūda, tas nestrādā, tas nav godīgi. Režisoram ir jābūt klāt visos procesos, jo viņš ir vienīgais, kas zina kopbildi un saprot, kam ir jābūt gala rezultātā. Mūzikas klips vai visi šie video žanri, tas ir lunaparks. Vai tā ir šausmistaba, vai tā ir smieklistaba, vai tas ir amerikāņu kalniņi, kur tev nesā, vai tur, tas viss ir, viņš aizskar rupjākās cilvēka emocijas. Un tā ir māksla viņus kustināt. Iesākām ar scenāriju, turpinājām ar kadrējumiem, piemeklējām dekorācijas, vēl tikai dažas detaļas, un klips būs gatavs, bet par to nākamreiz. Šīs nedēļas raidījums ir beidzies. Es teiktu, ka gluži tāpat kā ziema aiz loga. Ar mārtu mēs iesākam pavasari, kurš ir nosaukusi par godu romiešu kara dievam, bet tas laikam tādēļ, ka romieši savu kara sezonu iesāka tieši ar pavasari.
Man marts vairāk saistās ar sieviešu dienu. Tāpēc, dargie puiši un vīrieši, es vēlētos jums atgādināt, neaizmirstiet apsveikt savu dārgās sievietes 8. martā. Lai jums jauka nākamā nedēļa, tiekamies!